Kā tu attiecies pret blogeriem? Kā tu attiecies pret sociālajiem tīkliem? Kā tu attiecies pret satura veidošanu priekš sociālajiem tīkliem? Te ir iedalījums. Visās niansēs negarlaikošu tevi un nestāstīšu par visu iedalījumu un par satura vienībām un satura vienības vērtībām, par regularitāti un par blogeriem un par blogeru iedalījumu. Arī nestāstīšu, pastāstīšu par iespējām, kuras tu sev liedz tik ilgi, kamēr tu neatiecies pret saviem sociālajiem tīkliem kā pret daļu no sava darba. Ir zīmoli, ir blogeri, ir atpazīstami cilvēki, ir personības, kas sociālajos tīklos nāk vienkārši tāpēc, ka tā ir neatņemama viņu dzīves sastāvdaļa un viņi ir ieraudzījuši jēgu tajā, ka viņi šeit ir. Tāpēc, ka mēs visi ļoti labi zinām, cik daudz cilvēku mūsdienās izmanto sociālos tīklus, par to, man liekas, man vispār pat nav jārunā. Cilvēki pat transportā braucot, viņi sēž sociālajos tīklos. Nerunāsim pat par brīvo laiku, nerunāsim par laika kavēšanas mirkļiem, ja? Pilnīgi viss brīvais laiks ir sociālajos tīklos lielākai daļai cilvēku. Un šie te cilvēki, kas liek saturu sociālajos tīklos, kas nevis tērē laiku sociālajos tīklos un ir patērētāji, bet ir satura veidotāji sociālajos tīklos un ķer mirkli, kamēr var, kamēr tas vēl ir bezmaksas pakalpojums, kamēr vēl sociālie tīkli nav kļuvuši par maksas pakalpojumu pilnīgi visiem un par dārgu maksas pakalpojumu priekš tiem, kas neredz vērtību tajā, bet par investīciju tiem, kas jau redz tajā vērtību, jau ir ieraudzījuši jēgu tajā un negrib skatīties 5 minūšu reklāmu pirms katra video ievietošanas sociālajos tīklos, tad tiem cilvēkiem šobrīd ir visi vārti vaļā, lai viņi varētu sava zīmola nosaukumu, savu vārdu nest cilvēkos, neiespringstot. Pilnīgi vienkārši esot cilvēkam, nevis esot pārdevējiem, nevis liekot vienkārši savas preces un pakalpojumus tikai, bet vienkārši liekot noteiktu veidu saturu, kas piesaist aizvien jaunus un jaunus klientus un kas strādā saiknes un uzticamības veidošanas labā dienā, kur nevis tev ar katru klientu, pilnīgi katrā sarunā, pilnīgi katru reizi ir jāveido šī te saikne un uzticamība, bet šī te saikne un uzticamība vienreiz ir izveidota un tu pie viņas vienkārši strādā. Veicot mazas ikdienišķas darbības, katru dienu tu strādā pie tā, lai noturētu to. Un tas ir arī viss. Tev nav jāskrien pakaļ klientiem. Tev nav jāmēģina viņus pierunāt. Tev nav jāmēģina par viņiem atcerēties, tev viņi pat nav jāpiefiksē. Tev vienkārši ir jādara ikdienišķas darbības, netērējot tajā ne lieku naudu, ne lieku laiku, ne pērkot kaut kādas maksas reklāmas, ne sēžot un montējot video, sarežģītus kaut kādus video vai ākstoties, ķēmojoties vai dejojot, bet darot vienkāršas parastas darbības, kuras tieši priekš tevis būs visvienkāršākās un kuras tieši priekš taviem klientiem būs vissaprotamākās. Ja tu gribi veidot zīmolu sociālajos tīklos tagad, kamēr vēl tas ir bez maksas, lai tev būtu mazāk darba katrā sarunā ar saviem klientiem, tu gribi paspēt sākt darboties savos sociālajos tīklos, netērējot tajā lieku laiku, neesot blogeris, neesot klauns un nedarot kaut kādas liekas darbības, kuras nenesīs rezultātu, bet padarīs tevi tikai par apsmieklu, tad es šeit jau uzreiz ielieku savu Instagramu, droši raksti man, sazinies un mēs tālāk izrunāsim, kā mēs ar tevi varam sadarboties. Foršu dienu!